Vienā no novada skaistākajām arhitektūras pērlēm Cesvainas pilī Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā svinīgā ceremonijā tika pasniegti Madonas novada augstākie apbalvojumi par nesautīgu ieguldījumu novada labklājībā un izaugsmē. Šogad pirmo reizi pasniegta pašvaldības visaugstākā atzinība goda zīme goda novadnieks. Goda zīme goda novadnieks tiek piešķirta Ritai Eglītei. Mans pilns darba stāžs ir 68 gadi. Es vispirms sāku strādāt Valkas rajonā un pēc tam Smiltenes slimnīcā. No 69. gada strādāju Madonā. No prieka neviens negriežas pie mums, vienmēr ar kādām bēdām. Un jāprot tomēr cilvēku uzklausīt, ja? Un jācenšas palīdzēt. Nevienmēr tas ir, protams, iespējams, bet palīdzēt un darīt visu, kas ir mūsu spēks. Pretī saņemot no sirds teiktu paldies, ko daktare dēvē par augstāko novērtējumu. Sevišķi Latgales puses cilvēki man aizdejot saka paldies. Es aizlūkšu par jums. Tas ir, domāju, augstākais, ko man cilvēki var novērtēt. Tā kā es atnācu strādāt uz Madonu, viņi jau priekšā. Es ļoti emocionāls esmu, jo vecs. Tā kā es aizgāju, viņa vēl 10 gadu nostrādāja. Domā tikai par pacientiem. Pacients viņai var zvanīt uz māju, jebkurā laikā un skaidrot savus jautājumus. Vai daudz tādu ārstu ir mūsdienās? Tādu vairs nav. Tādu nav. Pasniedzām goda novadnieka zīmi, tiešām leģendārai ārstei, kas darījusi vairāk kā prasa pienākumus, kā viņa pati saka, 3 reizes gāju pensijā, bet bez viņas nekādīgi nevar iztikt, un Madonas novadā visi viņu zina, ne tikai mūsu novadā. Un šādu cilvēku mums ir daudz, viņi veido mūsu novadu, viņi veido to vietu, kurā mēs dzīvojam, un pateicoties viņiem, mēs varam ar daudz ko lepoties. Līdztekus goda zīmē pasniegtas tika arī novada pašvaldības atzinības, tostarp Ligitai Tumanovai par ieguldījumu sabiedriskajā darbībā un lauku kopienas radošuma veicināšanā, Andrim Saknem par ieguldījumu sociālās politikas veidošanā, savukārt Dzelzavas, Aronas un Sarkaņu pagastu pārvaldes vadītājiem Sandim Kalniņam par nopelniem saimnieciskajā darbībā un novada attīstības veicināšanā. Jādara, kas jādara, to jau arī sagaida no pašvaldības darbiniekiem, un es uzskatu, ka novads tiešām tos visus darbus ir pelnījis. Es neesmu šajos darbos viens, man ir brīnišķīgi kolēģi, ar kuriem var sadarboties, ir ģimene, kas atbalsta. Tev darba 5 gadi. Kas ir tāda viena lieta, kas tev pirmā nāk prātā? Tas varbūt varētu nebūt saistīts ar būvniecību, bet ar to rokmūzikas festivālu, rokmūzikas svētkiem, ko izdevās noorganizēt. Tas tiešām ir tās grandios pasākums pagasta ietvarā. Pārējie, jo, protams, ir tādi fundamentāli darbiņi, kas saistās ar ceļiem, ar ēkām, ar infrastruktūras attīstību, kas arī ļoti nozīmīgi cilvēkiem. Kā Cesvainas patriots un vadītājs ar vīziju, kurš spēja iedvesmot citus, apbalvojumu saņēma Didzis Baunis. Savukārt par ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā Madonieta Laima Garā. Tie daudzie gadi, kas ir nostrādāti muzejā, un ir tāda sfēra, kurā es esmu no paša sākuma, no 2010. gada, tā ir informācijas sistēma, kurā ievada visas muzeja krājumus. Un es esmu bijis no pašiem sākumiem, un tagad joprojām es palīdzu visiem muzeja speciālistiem ar šo sistēmu strādāt un novērst tās kļūdas un ķibeles, kas tur ik pa laikam gadās arī ar kiberuzbrukumiem un tā tālāk. Jā, un tas ir interesantais darbs un kolektīvs. Mums muzejā ir vienreizēji labs kolektīvs, ar kuriem mēs varam daudz skaistas lietas paveikt. Tāpat kā Madonas novada bibliotēkā, kur līdz ar darbīgiem kolēģiem mūžu, grāmatai un darbam veltījusi Līga Fiļipova. Šķiet reti, kurš Madonas puses mazais lasītājs nebūs saskāries ar Līgas mīlestību. Savukārt dziesmas un mūzikas jomā izcilība kordiriģentai Ārijai Tumanei, kura par augstāko virsotni sauc uzkāpšanu dziesmu svētku kalnā, savukārt par novērtējumu pasniegšanas ieganstu savu raksturu. Laikam manu enerģiju. Jo, ja nebūs tās vilkmes, kas velk viņus visus līdzi, tad nekā nebūs. Ir jāiet un jādara, un viss būs. Visu dzīvi esmu bijis kordiriģente, un tas darbs kopā ar bērniem, ar jauniešiem, un tie ir mani līdzi vilkuši, un es viņus, un tāpēc jau tā laikam ir tāds rezultāts. Kopumā tika pasniegtas 7 atzinības, uzsverot, ka novada spēks slēpjas cilvēkos, kuri ar sirdsdegsmi un pašaizliedzību ikdienas dara vairāk nekā prasa pienākums. Mēs esam
centušies noturēt latiņu un tiešām varbūt mazāku skaitu, bet ļoti, ļoti nozīmīgus apbalvojumus piešķirt. Un es zinu, ka arī pagastu pārvaldes un apvienības tādus dod saviem cilvēkiem, tā kā kopā jau ir vairāk. Šie ir tie paši lielākie, nozīmīgākie par mūžu ieguldījumu un par tādu ļoti ilgstošu darbu novadu labā. Ar patiesu lepnumu par madoniešiem Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.